Sveiki, mani sauc Rūta, esmu no organizācijas One People to People Latvija. Vēlēšu pastāstīt par mācību materiālu skolotājiem, kas ir sagatavots projekta Solidaritātes skolas ietveros, kur piedalījās nevalstiskās organizācijas no Spānijas, Itālijas, Vācijas un Igaunijas. Dažas no šīm organizācijām ir arī partneri mūsu projektā. Materiāls veidots, lai veicinātu skolēnu un skolotāju izpratni par mūsdienas pasaules attīstību, attiecībām starp valstīm un cilvēkiem, kā arī plaisu, kāda pastāv starp valstīm ziemeļu un dienvidu puslodēs. Materiāli atrodami dažādi aktivitāšu apraksti, kurus skolotāji var izmantot, gatavojot un vadot nodarbības skolēniem. Kopumā ir 10 tēmas, un dažas no tām ir starpkultūra komunikācija, vidas jautājumi, nevienlīdzīgais resursu sadalījums starp valstīm ziemeļu un dienvidu puslodēs. Te materiālā ir ne tikai aktivitāšu apraksts, bet arī papildu informācija par šīm un citām tēmām. Lai veicinātu projektu attīstību, jūs varētu palīdzēt atrast teksta redaktoru materiālu. Mēs aicinām atsaukties arī skolotājus un citus radošus un aktīvus cilvēkus, kuri vēlētos ar jauniešiem šīs aktivitātes izspēlēt. Idejas, kā padarīt materiālu pieejamu plašākai sabiedrībai. Mācību materiālu komplektu skolotājiem mēs plānojam publicēt internetu vietnē www.humanlatvija.org, kur interesanti varēs to lejupielādēt un izteikt savu viedokli par aprakstītajām aktivitātēm.